Sveiki, mīļa draugi! Šīs ir mans dienas viens no mīļākajiem laikiem. Vakara laiks, kad gatavoties miegam. Sievietei šis ir viens no svarīgākajiem dienas laikiem. Tā iemesla dēļ, ka tas, mīļās, kā mēs gulēsim, pilnībā noteiks mūsu veselības stāvokli nākošajā dienā. Tas pilnībā ietekmēs, kādi notiks mūsu grēmošanas procesi, mūsu detoks procesi ķermenī un organismā. Tas pilnībā ietekmēs, vai tu pamodīsies enerģiski vai nogurusi, vai tu pamodīsies dzīves priecīga vai dzīves nomocīta. Tas arī viss ietekmēs to, kā tu aiziesi vakarā gulēt. Jā, man ir vesels rituāls, kā es dodos gulēt un kā es sevi pilnīgi iemidzinu uz paklājiņa. Es neesmu jogotājs, kā es saku, un nesaucu sevi par elpotāju un vēl nesko, bet man ļoti patīk izzināt sievietes ķermeni fizioloģiski un darīt sev, priekš sevis to, kas mani ieved šajā absolūti dziedinošajā stāvoklī. Un vakarā, ne tikai vakarā, bet arī no rīta, es esmu izveidojis vingrojumu kompleksu, ar kuru es dalos ar meitenēm projektā, par ko man nāk ļoti daudz pateicības. Atceros pavisam nesen, kad bija rudens projekts, pēc kāda laika meitene man rakstīja: Agnes, man vispār ir pazudušas mēnešreizu sāpes, pirms menstruālais sindroms sāpes. Tā iemesla dēļ, kad viņa ir izpratusi, kas notiek viņas iegurnī, un vēl tā iemesla dēļ, ka viņa ir izveidojusi savu miega kultūras, viņu pilnīgi tā varētu saukt. Jo meitenes, vakarā mums ir gan jāslābina savas virsnieres, gan jāiet kontaktā ar savu nervu sistēmu, ko vada viens galvenais vagus nervs. Viens ir zināt kaut ko par to, bet otrs ir tā miedarboties ar savu ķermeni, lai tu to izjustu, vismaz zinātu, kā tas funkcionē, tā tu spēj to sajust, izjust, jo tu zini arī fizioloģiski, kā tas ir. Un tur jau arī veidojās tava pieredze, prakse un tas, kā tu izveido to par dzīves veidu. Meitenes, šodien nedaudz vēl par ieguni. Ieguns ir absolūti sakrāla vieta sievietes ķermenī. Dzemde. Dzemde ir ne tikai priekš tā, ka mēs varam dot dzīvību, iznēsāt bērniņu, bet viņa ir sakrāla ar to, ka tas ir patiešo kanāls gan ar mātes zemes enerģiju, gan ar kosmosu. Patiešo tas ir kanāls caur sievietes dzemdi. Tas ir kā tāds sakrāls, svēts draugs. Vēl, meitenes, mums ir paveicies, ka mums ir arī mēnešreizes katru mēnesi, jo tādā veidā arī mēs varam sevi attīrīt gan no liekā estrogēna, gan no visa uzkrātā mūsu emocijām, kas ir bijušas pa mēnesi, jo tas palīdz mums regulēt mūsu hormonālo sistēmu. Un vēl, meitenes, līdz ar to tam laikam nav jābūt ne sāpīgam, ne mokošam, nesmacējošam, es domāju, fiziskā ķermenī. Tam ir jābūt tādam, ka tu pat to nejūti, ka tev tikai tā, vai, tiešām jau vai nepamanīju. Tam ir jābūt vieglam un patīkamam tieši tā, kā plūst sievietes dzīve. Un šis vingroju komplekss, ko es esmu izveidojis, kas ir sievietes iegurnim domāts, lai to apasiņotu, sievietes iegurni. Jo meitenes ikdienā mēs daudz sēžam, vai pie stūres, vai pie galda, esot datoros un strādājot. Līdz ar to šī vieta ir ļoti maz sievietei apasiņota. Un ne tikai. Tu pat vari skraidīt pa dienu pa darbiem, bet tieši tā iemesla dēļ, ka tu tik daudz esi pakļauta stresam, arī iegunis no tā cieš. Jo mums ir tik interesanti iekārtots meitenes ķermenis, ka pats galvenais komandieris ir galva.
un viņa darīs jebko, lai tikai viņai vienmēr būtu daudz asinis. Un viņa ir gatava sūknēt ķermenī no šīs vietas, lai tikai viņai pietiktu enerģija. Un tā iemesla dēļ mūsu iegurnis paliek maz apasiņots. Bet iegurnī, meitenes, ir visa mūsu dzīve. Reproduktīvā sistēma, olnīcas, dzemdes jau minēju. Tāpat laikā tur arī apakšējā daļa gremošanas traktam. Visi gremošanas orgāni apakšējā daļa. Vīriešiem tur ir gan prostata, gan olnīcas. Līdz ar to mums abiem dzimumiem šī ir mega svarīga lieta. Šodien tik daudz problēmas, ka nevar palikt arī stāvoklī, ka nav potens vīriešiem un tā tālāk. Tas viss millīši skar stress. Stress ir galvenais faktors. Bet, kā es stāstīju vienā video, ka stress galvenais ir informācija. Informācija un sakārtots mentālais lauks. Tad vispār arī sievietes šāda veida fizisko veselību ir šajā unikālajā projektā Kvantu lēciens sievietes labsajūtai, kas tūlīt sāksies jau 30. martā. Un tev ir iespēja vēl ielikt pēdējā vilcienā, jo mums ir 5 vietiņas brīvas vēl uz šodienu, redzēs jau rīt jau samazināsies. Un tev ir iespēja nākt, būt un paņemt to informāciju. Informāciju, meitenes, vispirms esmu informācijas kanāls un iedod tādu informāciju, kas aizvāc projām visu to lielo stresu un uzbāstos domu mehānismus, no kuriem ir tik milzīgi liels stress. Un kā tu saprati, ir ļoti daudz arī fiziskas un tādas viedas, vienkāršas vingrojumu tādas metodas un kompleks, kas palīdzēs tev sakārtot savu veselību. Es te šobrīd šādi te viegli vingroju un grozos no viena gurniņa uz otru. Un īstenībā arī tik vienkārši šo vingrojumu darot uz sava datora, nevis uz datora, bet uz sava krēsla pie datora, es domāju, pie datora galda, tu to vari darīt vienmēr. Un vēl pie tam nodomājot, es atslābinu, tātad es apasiņoju savu iegurni. Tur ir mana veselība, tur ir mana labsajūta, tur ir mans miers. Jo atceries, labi, tas ir atkal pavasara projektā, es stāstīšu gan pa asi, kā mums strādā, gan to, kā mēs patiešām varam ietekmēt ikdienas, zinot šos procesus, mēs to visu vadam un pārvaldam pašas. Tāpēc vakars ir mans mīļākais laiks, ko es iekārtoju caur savu darba ritmu, ko zina arī mani vīrieši mājās, vīrieši mani vīrs un dēli, ko zina, kad pulkstens ir 9, mamma iet taču gulēt un ir jābūt pilnīgam klusumam. Bet līdz tam ir manas stundas, kad es gatavojos. Šobrīd vannā tek ūdens, tūlīt tiks iebērts magnija sāls, kāda no manām patīkamām ēteriskām eļļām, svece, un es laidīšos tādā ļoti patīkamā dziedinošā ritmā. Un arī tas ir viens no maniem vakara rituāliem nedēļas garumā, ko es daru bieži un regulāri. Tieši šī iemesla dēļ, lai atslābinātu savu nervu sistēmu, lai savienotos ar savu nervu sistēmu un arī apasiņot visus savus iekšējos orgānus. Ja tev interesē šī tēma, droši viņā pievienojies, video aprakstā ir reģistrācija uz šo projektu. Ar labu nakti!